atmiņas un stāstījums no Astrīdas Štendenbergas kundzes no Misas ielas 14. Labdien! Astrīdas kundze, pastāstiet mums lūdzu, kā bija pirmās izjūtas, kuras jūs atcerieties, kad jūs ienācāt šajā pusītē? Kādas izjūtas, kas tā bija daba vai kas jums radīja? Tā, es sākšu visu no gala, kā teikt, jā. Pareizi. Mana mamma, veco mamma šo īpašumu iegādājās kaut kur 30. gadā. Es te esmu dzimusi, augusi un vēl šobrīd dzīvoju. Jā. Nu, bērnība man bija ļoti skaista līdz 5 gadiem. Bet tā, ka sākās karš, tēvs aizgāja armijā, mēs palikam, brālis tikko kara laikā piedzima, mēs palikam vieni, labi, ka bija vecā mamma, veco tēvu. Nu, mēs tā, var teikt, bats nebija, bet, var teikt, dzīvojam, kā dzīvojam, jā. Vecai mammai tad sanāca tā, ka viņi varēja nopirkt gotiņu, un tad mums bija, kā teikt, pieniņš bērniem un visam. Nu, vistrakākais bija, ka sākās karš. To es ļoti labi, varbūt ne visu atceros, bet lielo daļu. Visvairāk atceros, kā tās lidmašīnas gaudoja drausmīgi tādas signāli, ka jāmūk. Mēs mūkam uz patversmi, paši te vecais tēvs bija sataisījis. Un tā vien tāda ļoti liela tāda epizode, kas man palikusi. Bet tas jau bija tā kā pēc kara, es tā īsti vairs, kaut kur tā varbūt tāda maza tāda atlaidīta, kad tajā Ēbelmuižas parkā bija dega tie lopi, ka bija ugunsgrēks. Tad tur šausmīgi bļāva, kliedz, bet to es tā ļoti labi atceros. Jā. Tas bija pēc kara, jā? Tas laikam bija pēc kara drusciņi, kara laikā jau nē. Bet tur viss tās, tur bija šausmīgi, bija govs iekšā lopiņi tie. Vai kāda izglāba vai neizglāba, to es nezinu, bet sadega tur, jā. Negāja runas, vai tas bija kāds speciāli vai kaut kas tur? Nē, es domāju, ka tur bija tomēr kaut kā, vai viņi paši vainīgi, vai tā bija elektrības vaina. Jā. Grūti pateikt. Vai tu tiešām kāds aizdedzināja ļaunprātīgi. Un šī kūts, vai viņa bija liela? Viņa bija tāda gara. Gara. Es jau iekšā tur nebija, bet tāda gara. Viens stāv tāda. Kūts bija. Un vairāk no koka vai mūrs ķieģeres varbūt? To es nepateikšu. Jā. Tā te bija. Vai arī kaut kur pastaigājies, ja pa parku pastaigājies, kaut kur ūdens nāk prātā vēl kā bērns? Nē. Mazs dīķis bija. Dīķis, bet pavisam maziņš. Jā. Tāds maziņš dīķis tur bija, jā. To es arī labi atceros. Bet tā, vairāk nekā tāda. Jo pareizi viņš jau viņi nekopja un, teiksim, nerūpējas, viņš augt ciet viss. Jā, viņš arī, jā. Un tad tur bija vēlāk Krievu zaldātiņi iekšā tajā mājā. Un tie tur mazgājās tai dīķi. Tad tāda pēļķi jau nebija, ne? Maziņš, jā. Tad tie tur mazgājās, to es arī atceros, jā. Brauc tanki, viņiem tur tanka bija tajā. Ēbelmuižas stāvēja. Un tad viņi brauc kaut kādās tā kā mācībās te pa to mežu. Tad man bija bailes es tā, ka es ieraudzīju. Jā, tomēr. Tas jā. Tāds militārisms, ne? Redzi, tas es tā nedaudz, es atceros arī man, kad 7 gados es dzimtu, tomēr arī, kad uzbūvēju šo te ciematu, jā, starp Ēbelmuižu un Ēbelmuižas ielu, Ilciemu ielu, tomēr tā ir sajūta, tomēr tā, kā saka, ir, kad pretī, regulāri redz
zaudētu armijas uniformas, tu tā kā jūties tā kā, tādā armijas ciematā, jā, reizēm tā. Vismaz varbūt ne šeit, tas tā man bija, bet kā jūs sakiet, ka tur pat tanki bija. Jā. Un tas jau bija pēc kara, es nepateikšu, es jau biju diezgan liela tad jau. Tad brauc uz zirgiem, un tagad mēs nobaidījāmies, vēl mēs 2 meitenes bijām, mēs gotiņas ganījām tur mežā. Un tā uz zirgiem tādi, kādi 5, 6, bet ne tādās formās, bet kaut kādās tādās īpatnējās. Skrēja tiem zirgiem pa mežu. Un tas viens tai vienai meitenei, ja to pātagu iesit, to es arī atceros. Jā. Es stāvēju pie koka un smaidīju. Jā. Labi, ka tā. Jāsaka, tiešām labi, ka tā. Vai, ja nāk prātā, jūs jau dzīvojat, kas saistās, es saistu nedaudz arī mans izjūtas, jo man šeit bija bērnībā, tiešām arī skolas laikos un bērnībā pārgājieni, teiksim, bez skolas, mums bija auklīt bērniem, teiksim, kādiem 4, 5, 6 apkaimē, un tad bija pārgājieni Liepziedus, Asinzāles un vākt, un kamēr daži auglīti vāc Asinzāles, tikmēr mēs spēlējamies kāpās, un mēs būvējām laivas. Un tas ir tas, un kas man ļoti tajās kāpu grādās, kurš tās 12 metru augstās, ne? Un tad vēl, tā man palicis atmiņā vienkārši šī ļoti spilgtā saule, kas vienkārši tad, teiksim, tas jau bija tad 70. gadu vidūs, tad bija gandrīz tikpat kā nevienu koku, tad bija tiešām šie kalni, šie grēdi, šīs 12 metri augstās kāpes, un smilts, un arī apaugusi smilts ar zālājiem, tā jau nedaudz, bet arī daudz smilts, un tad šeit, kā saka, šī lielākā kāpa, kur tad pēkšņi šīs mājiņas, protams, Ziepniekalna kapi, ja, tad, un otrā pusē brāļu kapi, tas radīja tādu atmosfēru, teiksim, tāds noslēpumājumies atmosfēras, ka tu spēlējies starp 2 kapsētām, jā, bet tajā pašā laikā tas bija tāds, jā, ka tie kā kaut kas ļoti nopietns, teiksim, tāda sajūta bija, jā, bērniem, ka tur kaut kas ir saistīts ar karu, un otrā pusē arī cilvēki, kā saka, jā, tā laicīgo cilvēku liela vieta tādu uz vietu. Ar nopietnām lietām tātad, un pa vidu tev tiešām šī te kāpu un saules un jūras izjūta, jā, kuras tad nebija, bet bija jā. Tomēr. Jā, bet mēs tur pa Ziemakovu skrējam braukt no kalniņiem. Jā, jūs to pateicāt, tieši tā, ziemā bija tā, ka tā ir braukšana. Jā, tik uz turien projām. Un skolas, jā, pirmā skola, jums arī, ja skolas, es atceros, mums vēl kādā 80. gados vēl bija sporta stundas, mēs speciāli slēpes, katrā mums bija jānes, un mēs visi viens pēc otru tur bija jāmāk nobraukt lejā. Nē, bija skaisti, jā. Bet jūs jau pati dzīvojat pie tieši šos, es vēlos teikt, ka Misas iela 14 ir tieši uz lielās Ziepniekalna kāpas, kura nedaudz pāris metru tālāk Ziepniekalna kapos. Tātad sasniedz savus gandrīz 20 metrus, jo vēsturiskās kartēs ir vai 18, pāri 18 metriem, vai pāri 19 metriem, ieskatoties vēsturiskās kartēs. Un, jā, tas jāsaka tā, šī ir šī arī vēsturiskā Ebelmuižas savrupmāja, kur tieši arī robežojas vēsturiskā Rīgas robeža, tātad šī kāpa un šī vēsturiskā Ebelmuižas savrupmāja, kurā Astrīds kundze ar vecāki dzīv. Jā. Un tātad šis kopums. Kādi vēl kādi notikumi varbūt, ja mēs runājam par tām nopietnām lietām vairāk, kā tas varbūt kaut kas, teiksim, kā saka, jūs pastāstījāt par to padomu arī, bet, kā saka, ir šie, kas nopietnas izjūtas, ir šie masu kā 56. gadā. Un, jā, kā viņi radās, varbūt ir
kā varbūt kaut kas bija manīts vai kaut ko, kad sāk veidot, vai tur stāv, vai pat arī, taču apglabāt cilvēks. Jā, es runāju tieši tagad par brāļu kapiem. Jā, brāļu kapi jau bija, es nevaru pateikt, bet tā, es arī neredzēju to pat. Man vecais tēvs, ka vēl bija dzīvs, bet es nepateikšu arī kurā gadā. Protams, ka tas bija pēc kara kaut kur varēja būt, jā. Vecais tēvs tik ienāca iekšā, un viņš teica, pie brāļu kapiem šauja cilvēks. Jā. Ko tur šauja? To grūti pateikt. Kurš gads apmēram pēc? Vai grūti pateikt. Ļoti grūti pateikt. Es biju tāds skuķis. Varbūt, ka man bija kādi 10 gadi. Jā. Ja mazāk pat. Bet to es atceros, ka viņš teica, vecā mamma vēl teica, slēdziet uguņus nost. Jāslēdz. Jā. Paliekam tumsā. Un teicu uz veco tēvu, ko tu tur neizskatīties, kad ieraudzīs. Un tāpat arī laikam apraka. Es tā domāju. Jā. Un tad vēl bija pārakšana, bet tā jau bija jau stipri vēlu. Tas varēja būt. Tad atved no kaut kurienes, kur taisīja kaut kādas vai mājas, vai kaut kādu trasi tur būvēja, tad atved vēl kaut kādus cilvēkus tur. Es nepateikšu ar no kurienes, to es redzēju, jo es kapos strādāju. Jā. Apglabāju šeit, tā kā pārakšana. Jā. Bet tas nebija kā, tas bija stipri, tas bija jau vēl. Kuros gados jūs sākat strādāt? Nezinu, 80. Vai pirms tam pat, kaut kur tā. Jā, tad pārāk tos cilvēciņus, no kurienes viņu vedas, pat nezinu. Viņi pāraka tieši tie saistoši ziepnieku kapiem, tieši... Brāļu kapos ieraka. Jā. Man vienmēr noslēpumains bija tas, kad tas ir viens tas otrais kvadrāts, kā saka, tur ties jaunajos, kur ilgi kā nekas nenotika un tam līdzīgi. Tā no maniem vecākiem, kā saka, no vecās māmas. Bet tas varbūt tas nav to saistīts. Jo jūs jau pati pa kapu kā pārzini strādājāt, un tad notiek tās izjūtas un pašā sākumā. Jā. Jā, mēs jau kādreiz gribējām tos Ziepniekkalnu kapus savienot ar brāļu kapiem. Jā, kas pēc būtības jau... Jā, lai cilvēkiem ir ko glabāt, bet neatļāva. Tāpēc, kad pa tuvu mājām, it kā pa tuvu, jā. Bet tagad pie pašiem kapiem. Nē, kā saka, tā ir tā lieta, jā, kad tagad pie pašiem kapiem. Jā, tas jau, pat tā, kā saka, tas ir viens no šis kopums, ar ko ir tagad, kā saka, ir katrs pieaudzis, pieredzējis, ir viens, kur tie kapi radās, kā viena tā otra, tad kā vēsturiskie Ziepniekkalnu kapi, kur jau savos, teiksim, 870. Tā ir šī, jā, un kā masu kapi, tā ir tā daba. Mums te bija agrāk, vēl tagad kādi ir, jā, ļoti veci pieminekļi. 1600. gadi. Tas ir ļoti veci, jā. Bet tad, kad nevarēja dabūt pieminekļus, tagad tu var dabūt kādu tu gribi un pat cik tu gribi, jā. Bija tāda laika, nevarēja. Tā vienkārši mūs tos kapus izlaupīja. Tie pieminekļi aizgāja. Jā, tad šie vēsturiskie pieminekļi ir daudz nav vairs. Jā, bija tāda statuja, sievietes tā arī aizgāja. Un tas jau kaut kas sevišķi tiešām ķelniecības, tas tiešām antīks vēsturisks, ko antīkos. Zaga šausmīgi. Tā kā mēs varam teikt, ka tie bija tādi vēsturiski kultūras vieta, vēsturiski kultūras vieta ar ķelniecību. Jā, jo mums tur vienā daļā, tur, kur vecā kapliņš tā, kas tur ir augšā, jā. Tad tur tāda gara strīpa, tur bija tie, vairāk tie vecie beidījumi. Jā, jo tā arī kāpa, tā ir viena, tā otrā kāpa, jo, kā saka,
Ziemniekām kapu redzēja to pašu augšu, ir, teiksim, pie misijas mājām, kur uzkāpt. Un tad ir šī senā kapliča, ir arī uz vienas nākošās kāpas paugurs, bet arī ļoti augsta, uz ļoti augsta kāpa paugura. Un, kā saka, visu iespējamo, lai būtu restaurēt un kā vajadzīgs būtu. Bet, kā saka, tas ar ķelniecības momentiem, ar tādiem vēsturiskiem, kur tu tiešām izjūti, ka tas ir sens vēsturisks un vieta, kura sev nes līdz šo vēsturi. Cik ļoti interesanti ir, ka cilvēki no vairākiem kaimiņiem nāk šī runa, kad arī par mēru laika apglabājumiem. Un jādomā, kā tas līdz mums atnāk, jo neviens jau, kā saka, arī citās pusītēs Rīgā, tad pilsētā arī ir, tad, teiksim, kāda atrakuma, bet es domāju, tas ir, vai jums ir tā kāds arī, varbūt kādreiz no vecākiem, vai kaut kā tā izmē no kaimiņiem kaut ko to teicis par to, vai tagad nenāk tā? Tieši par ko? Tieši par mēra laika, kāpat no mēra laikiem. Vecāmām kādreiz runāja. Tad tomēr ir teicis. Tas ir tā, kā tas tālāk tiek nodots. Bet, jā. Es tā īsti nesapratu, vai viņi runā par šiem kapiem, kā jau bērnam jau baigi neinteresē. Ja? Viņi stāstīja, ka kādā mērs. Par tādu mēru bija runa. Jā, skaidrs. Jā, jo atzīstīju no citiem kaimiņiem es esmu dzirdējis un iemarējis arī no maniem vecākiem, bet ne tik daudz. Jā, bet visu, teiksim, ar šodien ir tas, kas ir noņemts, kad priekš manis, teiksim, ir šī vide, ja, ka šī vide ir šīs kāpes noņemtas vienkārši paudzēm, kuras vispār to prieku, ko izjust gan vasarā, gan vaidā, jā, tas vienkārši ir visai apkārtnē, jā, un noņemts un pazudināts. Un vēl, kā saka, pirms gada kaut kas vēl turējās, un jau kaut kas attīstīts, tad, kā saka, šodien mēs skatāmies tālāk, kādu mēs ceļu ejam, lai tiešām šo ļoti īpašu un unikālo veidojumu, kā ir tās, viņi saucās iekšzemes kāpes, tas ne pie jūras, bet iekšienē, un es gribu teikt, ka Latvijā viņas ir tikai 2000 daļas, un arī Eiropā īpaši aizsargāts. Jā, tas ir, tas ir, jā, aimien sekundi. Tā, man laikam ir siermaizes sapa.